Juri, cik vērts ir 1 hektārs meža? Mēs šobrīd, piemēra pēc, esam pieaugušā mežā. Tad var apmēram izrēķināt, cik koki saskaitīt uz tā hektāra, kādu sugu var nonākt pie kaut kāda cipara, kad pārdodu cirsmu. Ja viņu pārdod kā augošu mežu, tad, protams, kad tur vēl nāk klātī zemes vērtība, novietojums, kur vēl daudz tādu apstākļu nāk klāt. Mežs jau nav tikai koki, nav tikai hektāri, tā ir arī tāda liela, kā saka, dažādu dzīvības formu dzīvotne, es teiktu, kuru pat īsti naudā novērtēt nav iespējams. Mums cilvēkiem, tas ir gan skābeklis, gan vide, gan atpūtas iespējas, gan medības, gan sēnes ogas, jo daudz ko var uzskaitīt. Kādā mēroga skalā mēs skatāmies, tādā arī jāmeklē atbildi uz šo jautājumu. Ja jums interesē meža īpašuma pārdošana, cirsmu pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.